Sveiciens visiem suņu mīļiem! Kopā ar Čiekuru oficiāli paziņojam, ka otrā sezona ir atklāta. Protams, ka turpināsim runāt un stāstīt par suņu veselību, audzināšanu un arī dažādām lietām un precēm, kas atvieglos dzīvi gan jums kā saimniekiem, gan arī četrkājainajiem draugiem. Un runāsim turpmākajās epizodēs mazliet arī par murātājiem, jo es zinu, ka daudziem no jums mājās ir ne tikai suņuki, bet arī kaķi. Lūdzu, Čiekur! Malacis, malacis, otrā sezona atklātā, jā. Bet par ko tad raidījuma pirmajā epizodē? Laikapstākļiem kļūstot siltākiem un ziemām mazāk bargām, teju vai visa gada garumā nevaram aizmirst par to, ka mīluļi ir jāpasargā no ērcēm. Stāstīsim, cik daudzveidīgus projektus atbalsta Labdarības fonds Sofija, un kā arī tu vari pieteikt savu ideju finansējuma saņemšanai. Un raidījuma noslēgumā stāsts, kā tikt galā ar smakām, ja suņikam vai kaķēnam sanākusi kāda šmucīte uz dīvāna vai paklāja. Babezioze, anaplazmoze un borelioze. Visdrīzāk, ka katrs suņa saimnieks būs dzirdējis šos sarežģītos slimību nosaukumus, taču nevienmēr tām tiek pievērsta pietiekama uzmanība. Šīs un vēl daudzas slimības izraisa šķietami nevainīga ērces piesūkšanās, kas nereti varbūt arī nāvējoša. Neatkarīgi no tā, vai jūsu mīlulis ir pilsētnieks vai dzīvo laukos brīvā vaļā, risks inficēties no tā nemainās. Ja piesūkušos ērci esat pamanījuši un izņēmuši, ārkārtīgi svarīgi rūpīgi vērot mīluļu uzvedību tuvāko diennakšu laikā, jo, diemžēl, kliniskās pazīmes šo slimību gadījumā ir nespecifiskas, kas nozīmē, dzīvnieks uzvedīsies tikai mazliet atšķirīgāk un jocīgāk kā ikdienā. Cik mums ir nākuši saimnieki, viņš tā saka, tas sunīts kaut kā savādāk uzvedās. Viņš varbūt ir saguris mazliet, man nestien tā kā pretīm, varbūt viņš mazāk ēd. Pat nav ļoti specifisks tās pazīmes pirmajās dienās. Un tad, kad saprot, ka paliek nopietnāk, tad jau ir pagājuši kaut kādas 3-4 dienas, un tad varbūt ierodās klīnikā. Mums nav tik ļoti izteikts tās pazīmes. Varbūt sākumā tāds neliels vājums, ir neliels sagurums, varbūt mazāk ēd, mazāk aktīvs ir. Tā kā nav ļoti uzreiz tādas specifiskas pazīmes. Tieši šī iemesla dēļ suns pēc katras pastaigas ir jāpārbauda, vai kaut kur nav paslēpusies kāda ērce. Ja piepildās sliktākais scenārijs un suns pēc ērces izņemšanas sāk uzvesties mazliet dīvaini, ar vizīti pie veterinārā ārsta nevajadzētu kavēties, jo babezioze un anaplazmoze var progresēt ātri, vien dažu dienu laikā. Un jārēķinās, ka, lai noteiktu precīzu diagnozi, tikai ar dzīvnieku apskati nepietiks. Kad jūs ierodaties pie veterinārā ārsta, notiek dzīvnieku kliniskā izmeklēšana, tas tur temperatūras izmeklēšana, tur sirdsdarbība, kļūda apskatīšana. Un, ja ir kaut kādas aizdomas, teiksim, par tām ērču slimībām, tiek ņemtas asins analīzes, un attiecīgi tad asins paraudziņā var atrast tās slimības ierosinātāji, viņi tur ir babēzijas. Un tālākais ārstēšanas process arī var būt sarežģīts, kas prasīs no jums tūlītēju iesaisti, savas ikdienas režīmu pārplānošanu, lai sunītim varētu sniegt palīdzību nekavējoties. Ja tur apstiprināta ir babēzīte, ir viena ārstēšana, tad apstiprinās kādas citas ērču pārnēsātās slimības, ir citas slimības. Un skatās no dzīvnieku pašsajūtas ir, vai tikai pietiek ar specifiskiem medikamentiem, kas ir domāti, lai ārstētu, teiksim, to konkrēto slimību. Kādreiz nākās arī simptomātiski, tas ir, laist šķīdumus, tur likt pie sistēmām, tur diezgan nopietni var izvērsties tā ārstēšana arī. Un kādreiz ir ļoti vēlu, ierodās veterinārijā klīnikā, ka tas stāvoklis dzīvniekam ir ļoti smags, nākās arī pārliet asins. Un stacionārā būt un diezgan nopietni ārstēties, un kādreiz tomēr neizdodas to dzīvnieku izglābt, ja tas ir tā ļoti smagi jau. Un tieši šādos brīžos veterinārā ārstei līdzās sērojošajam saimniekam ir ārkārtīgi bēdīgi, jo no tā visa varēja izvairīties, vienkārši profilaktiski lietojot pretērču līdzekļus. Un šajā brīdī saimnieku teiktais, es pat neiedomājos, ka viena tāda maza ērcīte spēs nogalināt manu mīluli, diemžēl tiek teikts jau par vēlu.
Un te katram sunītim ir jāatrod piemērotākais no pieejamiem produktiem. Vai tā ir caur muti dodama tablete, vai skaustā pilināmie pilieni, vai kakla siksna, kāda ir arī čiekuram. Neatkarīgi no izvēlētās metodes, galvenais panākt profilaktisko iedarbību un aizsardzību pret ērču kodumu. Šiem pilieniem konkrēti sastāvā ir viela, kas atbaida parazītus. Un, tā kā parazīts ir uzrāpies uz dzīvnieka, viņš nepaspēja piesūkties viņam, jo tā ērce vai blusa lien par to apmetojumu. Tā vielai ir tāds efekts, ka viņai dedzinātu kājiņas, un viņa vienkārši nespēja piesūkties. Te gan uzreiz jāsaka, ka daži saimnieki nopērk kādu pretērču līdzekli un pēc tam saka, nestrādā, zemē nomesta nauda. Taču, kad veterinārārsts sāk uzdot precizējošus jautājumus par lietošanu, atklājās, ka tie lietoti neatbilstoši instrukcijai. Pēc aplikācijas arī nevajadzētu uzreiz, kad nākamajā dienā vēl kādas 2 dienas tur dzīvnieku uzreiz mazgāt. Viņu vajadzētu, tomēr, ja jūs vēlaties pilināt pilienus, tad vajadzētu viņus censties iepilināt, ja sanāk tomēr pirms tās pēdējās, kad iet vakarā pastaigāties, iepilināt, un tad iziet laukā tā kā ar viņu pastaigāties, jo viņš tomēr tā kā dzīvnieks sasilst, un tad tās vielas var iedarboties un labāk tā kā izdalīties pa to ķermeni. Un jā, iespējams, kāds no jums tagad teiks, nu ko var trakot? Pirms gadiem 20 neviens neko nelietoja un viss suņiem bija kārtībā. Jāsaka, ka zināma taisnība šajā izteikumā ir, taču jāņem vērā, ka šobrīd mēs esam klimata pārmaiņu laikā. Saskaramies ar globālo sasilšanu, kad visā pasaulē vidējā gaisa temperatūra aizvien pieaug. Latvijā pērnais gads bija siltāks par klimatisko normu, turklāt 10. reizi pēc kārtas, kas savukārt maina arī faunu. Pie mums parādās dažādi knišļi, moskīti, ērces un odi no siltajiem rietumiem, un, diemžēl, līdz ar tiem pie mums parādās arī slimības, kādas agrāk šeit nebija. Tā, piemēram, tagad suņi ir jāsargā arī no odu kodumiem, jo tie var pārnēsāt tādu slimību kā dirofiloriozi. Tas ir apaļtārps, kas var pārnēsāt 2 veidu parazītus – zemādes tārpus un sirds tārpus. Tas ods, kad sūc tās asinis, un ja viņš pārnēsā to apaļtārpu kāpuru, viņš sūcot tās asins ielaiž tam dzīvniekam asinsritē, un tad tas kāpurs miglē pa asinsvadiem. Ja tas ir zemādas kāpurs, tad viņš var nonākt zemādā, veidot dažādus tur veidojumus, var nonākt arī kādos orgānos viņš kādreiz tur tie kāpuri. Un tad viņi no tāda maza kāpuriņa, kas kaut kā 2-3 cm garš, tur tajā dzīvniekam var attīstīties līdz 25 līdz 30 cm. Visbiežāk saimnieks var pat nenojaust, ka suņukam ir šādi apaļtārpi, jo tie spēj nepamanīt uzturēties starp saimniekā, tātad suņa organismā, pat vairāku gadu garumā. Jo arī šīm slimībām klīniskie simptomi ir nespecifiski. Lai no tā visa izvairītos, pirmais darbiņš – regulāri jālieto pretērču un pretparazītu līdzekļi. Otrais – regulāri jānodod asins analīzes, kas ir piemērots veids, kā monitorēt situāciju, vai milulim šādi nevēlami parazīti organismā ir vai nav. Veterinārārsts mikrofilorijas var redzēt parastajās asins analīzēs, tās apskatot laboratorijā ar mikroskopu. Ja jūs vēlaties būt 100% pārliecināti, vai jūsu mīlulis ir inficēts, iespējams vēl papildus veikt mikrofiloriju testu. Tomēr der atcerēties, ka tieši profilakse ir labākais veids, kā aizsargāt savu četrkājaino draugu. Latvijā šobrīd darbojas 26 oficiāli reģistrētas dzīvnieku patversmes. Pašvaldību pienākums ir sekt dzīvnieku izmitināšanas izdevumus par pirmajām 14 dienām, kamēr suns vai kaķis atrodas patversmē. Par šo finansējumu jānodrošina prasības, kas noteiktas ministru kabineta noteikumos. Tajos ir gan dzīvnieka uzņemšanas kārtība, labturības prasības un patversmju reģistrēšanas kārtība. Vienkāršāk runājot, bāzes izdevumi. Par pašvaldības piešķirto naudu un par to, kas mums ir ikdienā, mēs, protams, nodrošinām dažādus medicīniskos pakalpojumus, kas ir sunīšiem, kaķīšiem. Tāpat arī bārības, dažādi tur paladziņi, toaletes, smiltis un tādi ikdienas
ikdienas tēriņi, elektrība tajā skaitā, siltums un tā tālāk. Bet pašvaldība nāk mums arī, teiksim tā, pretī arī mūsu idejām. Piemēram, šobrīd mēs lēnām, bet rūpīgi taisam jauno ēku, kas mums būs daudz plašāka, daudz gaišāka un dos iespēju uzņemt vēl arī vairāk kaķīšus. Ja pašvaldībai rocība ļauj, tā var papildus palīdzēt finansiāli arī ar dažādiem teritorijas un ēku uzlabošanas darbiem, kā šajā gadījumā. Taču gan oficiāli reģistrētām patversmēm, gan dzīvnieku glābēju organizācijām liels atbalsts ir arī no dzīvnieku mīļu puses, kas ziedo gan naudu, gan barību un citas noderīgas lietas. Mēs īsti tā kā mēs esam pašvaldības uzturēti, mēs tā īsti paši nedrīkstam meklēt, tā nav spiesta lieta, bet mēs, protams, priecājamies, ka cilvēki, uzņēmēji, fondi, biedrības mūs atbalsta, un tādu ir tiešām daudz. Mums ir daudz tādi, kas ir jau ikgadējie draugi, kas mums palīdz gan ar malciņu, piemēram, ziemā, gan ar skaidām, ko mēs liekam sunīšiem, tur pakaišiem. Un tā pavisam nesen Jēkabpils patversme saņēma ziedojumu no Sofija fonda – voljērus 2 suņiem. Pēdējos gadus kopš Covid ir plus mīnus beidzies, sunīšu palicis ir ar vien vairāk, un patversme ir pārpildīta būtībā visu laiku. Ja kāds mums zvana, piemēram, no novada un jautā, vai es dodos uz ārzemēm, vai jūs varat paņemt manu suni, ir ļoti grūti atrast viņam vietu, jo visas būdas, visi voljēri ir pārpildīti. Līdz ar to mums to papildus jauno nožogojumu ar voljēriem ļoti vajag. Mēs viņu ļoti lūdzām par viņu, un Sofija fonds tiešām mums nāca kā tāds glābiņš. Šie konkrētie voljēri šobrīd ir jau uzstādīti, bet tas ir tikai pirmais solis. Drīzumā ar apsaimniekotāju palīdzību tiks uzstādīti vēl citi voljēri un uzlikts žogs, lai šeit varētu nodrošināt papildu vietas vēl vairākiem suņiem. Labdarības fonda Sofija primārā misija ir atbalstīt organizācijas, kas palīdz dzīvniekiem Latvijā. Un notikumi gan mūsu valstī, gan pasaulē reizēm liek reaģēt tūlītēji. Tā līnija nav akmenī cirsta un ir ļoti atkarīgs no situācijas. Ja. Pēdējo jau, es teiktu, pusotru gadu mūsu viens no fokusiem noteikti ir dzīvnieku atbalsts Ukrainā. Mēs ļoti daudz reizes jau esam sūtījuši pārtiku un medikamentus veselām paletēm uz Ukrainu kopā ar Tavi draugi organizācijas palīdzību. Un šī pārtika nonāk ne tikai patversmēs, bet nonāk arī pie tā teikt tantes Bauskā, kur atrodas Ukrainā, kur ir uzņēmusi pie sevis varbūt kaķus vai suņus pat 10, ja, tos dzīvniekus, kas glābjās no kara sekām. Un viņai, protams, nav līdzekļi šos dzīvniekus pabarot un varbūt dot arī to primāro medikamentu devu, tad mēs nākam palīgā un ar brīvprātīgiem Ukrainā tiek izdalītas šīs mūsu sagādātās preces. Dažādas dzīvnieku patversmes un glābēju organizācijas regulāri no Sofija fonda saņem ziedojumus gan barības un medikamentu, gan dažādu medicīnas preču, gan voljēru un saimniecības preču iegādē. Taču šobrīd, kad atvērti grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, palīdzības fokus paplašinās. Pēdējā laikā ļoti bieži tiek prasīta tieši juridiskā palīdzība no Sofija fonda. Viedoklis likuma projekta izmaiņās, viedoklis priekšlikumu lasīšanā un rakstīšanā, viedoklis palīdzība viedokļu izteikšanā, palīdzība piketu organizēšanā, lai sabiedrība redz to, cik bieži bezjēdzīgi likumi tiek pieņemti. Ja? Un tas ir kaut kas tāds, par ko es nebiju tik ļoti aizdomājies tajā brīdī, kad mēs sākām Sofija fondu, ka tiešām tik daudz darba organizācijām ir jāvelta, lai palīdzētu vai lai sakārtot likumdošanu Latvijā. Sofija fonda mājaslapā ikviena organizācija un pat privātpersona, kurai ir vērtīga ideja kādā no atbalstu jomām, dzīvnieki, sabiedrība, vide un sports, var iesniegt projekta pieteikumu un pretendēt uz finansējuma saņemšanu. Un viens šāds projekts jauniešu atbalstam tiks realizēts Open radošajā centrā Rīgā. Šī telpa, kas šobrīd vēl ir diezgan bēdīgā izskatā, drīz pārtaps par mūsdienīgi iekārtotu un funkcionālu virtuvi. Lielākai daļai jaunieši, kuri pie mums nāk, šī ir vienīgā vieta, kur viņi var pagatavot sev un pārēst normālu ēdienu. Tāpēc
Šeit pat, jā, protams, arī socializēšanās kopā gatavošana un tā tālāk, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēkam, vēl jau vairāk jaunietim tā vieta, kur viņš sev šo maltīti gatavo, lai viņam ir patīkama un mājīga. Nenoliedzami mēs šo remontu, kas mums šeit ir plānots tuvākajā laikā, mēs nevarētu paši apmaksāt. Un tāpēc, jā, liels paldies Sofija fondam, jo tās ir ļoti liels izmaksas un pamatīgas, jo ņemot vērā, ka šeit jātaisa kapitālais remonts, mums arī ziedojumiem to no cilvēkiem faktiski nereāli. Ja organizācija vēlās pieteikties atbalstam savu projektu realizācijai, noteikti aicinu to darīt un garantēju, ka forma un dokumenti, kas būs nepieciešami visa projekta realizācijas laikā, būs pēc iespējas mazāk un tikai tiešām tas, kas ir vitāli nepieciešams. Un nebūs jātērē liekas stundas un dienas, lai pildītu bezjēdzīgas formas, ko tāpatās neviens nekad nelasa. Mēs to tiešām saprotam, mēs paši pēc tāda principa dzīvojam, un to arī aicinām darīt mūsu visiem labajiem draugiem un partneriem. Un pieteikt var gan idejas, kuru realizēšanai vajadzīgi vien daži 100 eiro, gan arī vērienīgākus projektus. Galvenais, lai iecere pat tiešām uzlabotu konkrētās mērķgrupas dzīves kvalitāti. Viens no atbildīgas saimnieka pirmajiem uzdevumiem, kad mājās ir ienācis kucēns, ir pieradināt dabiskās vajadzības darīt ārā. Taču jāņem vērā, ka no fizioloģijas aspekta kucēns vēl nespēja kontrolēt savu urīnpūsli, tāpēc reizēm var gadīties arī pa kādai šmucītei iekštelpās. Un skāda, ja tas noticis, ir uz tikko nopirkta paklāja vai dīvānā. Lai nav jāmaina visas mīkstās mēbeles un interjera priekšmeti, ir produkts, kas atvieglos jūsu dzīvi, un tas ir CSI Urine. Viņš ir dabīgs, viņam ir dabīgie visi līdzekļi, eteriskās eļļas, visi pilnīgi enzīmi, kas viņam ir klāti, ir dabīgi. Viņi ir draudzīgi kā dzīvniekam, tā arī pašam saimniekam, bērniem, kurus mums arī ir mājās, kas ir ļoti svarīgi, lai viņš būtu pilnīgi 100% dabīgs, lai nerodas alerģija, nekādas niezes, kairinājumi, kas var būt zvēram no citiem līdzekļiem, kas nav 100% dabīgi. Ja jūsu kucēns jau izaudzis un nokārtojas tikai un vienīgi ārā, diemžēl no traumām un slimībām pasargāts nav neviens. Un tas nozīmē, ka no iegūtās brūces var nopilēt kāda asinslāse vai biežāk sastopamie gadījumi. Sunītim parādās kādas problēmas ar gremošanas traktu, kas var izraisīt gan vēmšanu, gan pēkšņu caureju. Aizejot pie vetārsta, viņam ir kādas zāles dots, kas izraisa pastiprinātu čurāšanu, ja, un viņš pats neapzinās, ka viņš to ir izdarījis. Ja. Un tas arī nav tikai čurāšanai, tas arī fekāliem gadījies pa lielam aiziet uz paklāju. Ja. Taču īpaši mazo šķirņu suņu saimnieki zina, ka dažkārt viņiem rodas vēlme iezīmēt teritoriju. Īpaši, ja viņi jūt, ka kādā vietā ir palikusi urīna smaka. Un tā savukārt rodas no urīnā esošajām olbaltumvielām, ko līdzeklī esošie enzīmi iznīcina pilnībā. Tādējādi jums būs iespējams novērst problēmu saknē. Un nevar aizmirst, ka neganti iezīmētāji mēdz būt arī kaķi. Īpaši, lai mazliet tā kā ieriebtu. Saimnieks aizbrauc kaut kur kaķītim, ja, un tiek atstāts kādam citam. Un viņiem ļoti patīk darīt pāri tam, kurš ir palicis par saimnieku viņam šobrīd. Ja, un viņi iezīmē tās vietiņas tur, kur viņiem protestē par to, ka saimnieks ir aizbraucis no mājām. Un saku, šis līdzeklis tiešām strādā uz visiem 100%, ka viņš vairs neļauj tam zvēram čurāt tur, kur viņš to ir iesācis darīt. Un tas straips jau iztīrās piečurātā dīvānā no tā, ka tur ir enzīmi klāt. Un tie enzīmi sašķeļ tās olbaltumvielas, un tāpēc arī tas straips pazūd. Arī šis līdzeklis strādā arī uz apģērba traipu iztīrīšanu, jo man kā pašai pēc pieredzes zvana draudzene, viņa saka, man ir kaķis piečurājis bērnam drēbes, es nevaru nekā to smaku izņemt no tām drēbēm. Es viņai saku, atbrauc, nopērc līdzekli. Viņa sapūta, pagaidīja, kamēr izžūst viņš, un tad lika mazgāties. Un ne smakas, ne traipu nekā, jo tāpat jau tāda no dzīvnieka paliek tas straips. Ar mīluļa čurāšanas problēmu saskaras arī Kerija.
Kad viņa reizēm aizkavējas un mājās ierodas vēlāk nekā ierasts, viņas 4 gadus jaunā suņa dāma Bube jau ir pagūsi nokārtoties mājās, un nereti tas ir uz mīkstajām virsmām kā paklāji un dīvāni. Un, protams, nākas saskarties arī ar jau pieminētajām vēdera problēmām. Visvairāk ir sanācis uz grīdas, bet arī mēdz uz paklāju būt. Bet dažreiz ir gadījies, kad to paklāju vajag mest ārā, jo viņa vispār nevar iztīrīt. Bieži bija tā, ka viņai bija kādreiz, ka viņai bija slikti, un tad viņa bija tā, kad izvēmās, un tad arī es mēģināju tīrīt, bet vispār negāja prom tā smaka. Un tad es nevarēju neko izdarīt. Bet tad es izmēģināju to līdzi, un viņš man ļoti palīdzēja. Lai būtu vēlamais efekts, tīrs dīvāns vai paklājs bez smakas, līdzeklis ir jālieto atbilstoši instrukcijai. To nevar uzpūst par maz, jo tad gaidītais rezultāts izpaliks. Ar dīvānu ir tā, ka, piemēram, tas pleķīts var būt 2 centimetri liels, pieņemsim, viņš tur ir mazliet piepilinājis, ja? Bet līdzeklis ir jāpūš 2 reizes vairāk. Un tā kārtīgi jāuzpūš, lai viņš iziet cauri. Viņš nav jāsusina, viņam nekas nav jādara, viņam jāļauj nožūt. Un, ja, protams, ka tur pēc kaut kādam 12 stundām viņš nav kārtīgi iežūst, vienkārši ar sūklīti nosusinam vai ar vakumu izsūcam. Viņš noņems to traipu un nekādas arī uzpūšot, viņš neatstāja traipa aromātu. Sociāli aktīvi saimnieki, kuri bieži dodas kopā ar savu mīlulu uz suņu izstādēm, kafejnīcām vai ciemos pie draugiem un radiem, apzinās, ka izbraukumos suņiem var pastiprināti rasties vēlme iezīmēt teritoriju. Un, ja kas tāds notiek, ar šo līdzekli jums būs iespēja ātri un efektīvi novērst sastrādāto. Man liekas, šis līdzeklis ir jābūt katrā sieviešu rokas somiņā, ja viņam ir sevišķi mazās šķirnes zvēriņš. Jo tāpat ir dzīvnieki, kuri ir šķirnes ļoti labi šķirnes, viņi brauc uz izstādēm, jo aizbraucot kaut kur ārpus mājas, aizjot pie ciemos, kur ir cits sunītis, ja, mēs mēdzam iezīmēt savu teritoriju. Un tad, aizjot ciemos, jūs varēsiet šo brīnumu novērst, ko viņš ir izdarījis. Jums nebūs kauns, ka jūs aizgājat ciemos, vai jums nebūs kauns, ka jūs būsiet izbraucis ārpus mājas un jūsu sunītis vai kaķītis būs izdarījis šo darbiņu. Ja? Jūs sapūšiet, notīriet, viss. Darbiņš izdarīts, neko jūs neesat atstājis sevis, nekādu nepatīkamu aromātu vai kādu traipu uz dīvānu, kur jūs sunītis ir sēdējis. Lai pārliecinātos, ka līdzeklis tiešām strādā un tas patiesi iznīcina šīs olbaltumvielas, kas veido smaku, jums ir iespēja iesties detektīvādā. Šis ir tāds mazs verķītis, tur ir dažādas gaismiņas, tur ir sarkanā, tur var sunīti vienkārši spēlēties. Reku var redzēt viņa sarkana gaismiņa, var vienkārši ar sunīti spēlēties, tad ir šāda zila gaismiņa. Šo jūs varat pārbaudīt, kur jūsu zvērs ir izdarījis to mazo darbiņu. Tā kā jūs uzspīdinat, bet jābūt ir tumsai. Tas gan tumsā uzspīdinat uz tā pleķīša, kur viņš to izdarīs, un parādīsies mazi balti punktiņi. Un tā, lai pārbaudītu, ka šis līdzeklis tiešām strādā, uzpūtiet tur. Pagaidiet, kamēr nožūst, vai, ja tā būs grīda, vienkārši uzpūtiet, noslauciet, un jūs redzēsiet, ka tie baltie punkti ir pazuduši. Mēs esam veikuši eksperimentus paši un pārbaudījuši, ka tiešām šī gaismiņa strādā un uzpūšot mūsu līdzekli viss pazūd. Turklāt šo luminiscējošo gaismu variet izmantot arī tad, ja ar degunu jūtat, ka kaut kur šmuce pastrādāta, bet ar acīm nevarat atrast konkrēto nozieguma vietu. Ieslēdziet gaismiņu un meklēšana var sākties. Nākamajā raidījumā skatieties, ko darīt, ja jūsu mīlulis ir nolauzis zobu un vai arī suņiem zobus plombēt. Skaidrosim, kādas ir atšķirības starp reģistrētām patversmēm un dzīvnieku glābēju organizācijām. Un arī iedvesmojošs un izglītojošs stāsts par to, kas jāņem vērā, ja vēlamies savu četrkājaino draugu ņemt līdzi uz savu darba vietu.